You want the sweet one or salted one? Not sweet. No sweet. Okay, salted one. This one is 18. This one. Ceļojuma 20. diena. Pēdējā diena, kad pēc pāris stundām jau dosimies uz lidostu. Tātad esam iegādājušies dumplingus ceļam, tātad pirms lidmašīnas lai varētu iestiprināties. Par pašu ceļojumu. Tātad ceļojumu varētu teikt, ka uzsākām Kuala Lumpurā, tālāk lai dotos uz Kota Kinabalu kalnu, tālāk uz Singapūru, tālāk uz Langkavi, no Langkavi uz Penangu, no Penangas uz Kota Bahru, lai dotos uz salām un tad atpakaļ jau atkal uz Kuala Lumpuru. Pavadīts ļoti daudz skaistas dienas Malaizijā, ļoti krāšņa, ar dažādu kultūru pilna valsts, ļoti daudz skaistu vietu, ļoti daudz lietu, ko darīt. Bet, laikam, pats svarīgākais, kas paliek atmiņā šādos ceļojumos, ir nevis tās vietas, ko tu redzi, bet gan tas, ko tu esi darījis šī ceļojuma laikā un kādus vietējos cilvēkus tu esi saticis. Vai nu vienkārši viesmīlīgi vietēji iedzīvotāji, kuri tevi aiciniet doties vakariņās, instruktori, kuri tev spēja pastāstīt vairāk nekā tikai savu uzdoto uzdevumu, bet arī par vēsturi, kaut ko un tā tālāk. Malaizija ļoti progresējoša attīstoša valsts, kurā var izbaudīt gandrīz jebko. Kopumā viss patika, sūdzību nav, tātad tika izmēģināts arī pabraukāt ar vietējiem skūteriem, kaut gan ne lielajās pilsētās, ne Kuala Lumpurā, bet gan Langkavi un Penangā. Ļoti ērts pārvietošanās līdzeklis, patīkami braukt ar motorolu tādā siltā laikā. Savādāk, katra vieta spēja savā ziņā pārsteigt, vai tās būtu salas, kurā tas šķiet tā kā esi no pasaules projām, vai tā ir milzīgā Kuala Lumpura, kurā šķiet brīžiem, ka gājējiem vispār nav kur iet, ka nevar atrast ceļu, nav gājēju pārējas, nav vietvu, lai nokļūtu no centrālās stacijas uz kādu parku, piemēram, ir jāšķērso highway, tā kā nav viegli, bet ir ļoti interesants.